Šajā video tiks parādīts, kā instalēt Ubuntu ar VirtualBox palīdzību. Lejuplādēsim instalācijas ISO failu. Ieejam Ubuntu vietnē, atrodam Ubuntu 24 LTS versiju. Šajā vietā atrādītas abas šīs versijas. Un pēc kāda brīža jums būs lejuplādēts šis ISO fails. ISO fails tiks lejuplādēts. Veidosim virtuālo mašīnu. Tātad uzrakstam virtuālās mašīnas nosaukumu. Nākamais piešķirsim 4 GB operatīvo atmiņu, kā arī pieliksim vēl vienu procesoru. Tad šeit mēs neko nemainām. Un piešķirsim arī šo ISO failu. Ievietosim šeit, lai varētu uzsākt procesu. Kad viss ir izdarīts, apstiprinam un piestartējam virtuālo mašīnu. Šeit izvēlamies install Ubuntu. Pagaidam, kamēr ielādes process. Veiksim nelielu konfigurāciju. Izvēlamies operētās sistēmas valodu, angļu. Šeit mēs neko nekonfigurējam. Šeit mēs atstājam angļu valodu klaviatūrā. Šeit mēs atstājam šo ķeksi. Tad tīkli pievienojam. Te nekas nemainās, un šeit arī nekas nemainās. Instalējot virtuālā mašīnu nedaudz sanākt uzgaidīt. Šajā vietā, tad šeit, ja mēs izvēlamies manuāli režīmus, šeit mēs varam tad izveidot diskus un partīcijas, kā mēs vēlamies, bet mūsu gadījumā mēs šeit neko nedarīsim, atļausim sistēmai pašai visu izveidot. Pirmajā variantā mēs varam izvēlēties ZFS failu sistēmu, kas arī ir šifrēta, bet mēs neizvēlēsimies šo veidu, ja mums nav vajadzīga šifrēšana, kā arī ZFS failu sistēma. Mums viņa daudz neko nedos šajā gadījumā. Saimnieka dators nav īpaši spēcīgs, un līdz ar to virtuālajai mašīnai tas nebūs vajadzīgs. Tad izveidojām šifrēšanas paroli. Un šeit mēs veidojam lietotāju vārdu, datoru vārdu, paroles.
Šeit mēs izvēlamies reģionu, laika joslu. Un tas ir nobeiguma ekrāns, kā izskatās mums faila sistēma, tam līdzīgi. Tad mēs izvēlēsimies otro variantu, kur faila sistēma ir pēc operētās sistēmas vienkāršajiem iestatījumiem, bez nekādas drošības. Un šeit mēs piešķiram datoru vārdu, lietotāju nosaukumu, paroli. Scenārijs turpmāk līdzīgs. Lūk, iestatām reģionu, un tāds ir mūsu variants. Šeit notiek instalācijas process, viņš ir automatizēts. Lūk, sistēma ir uzlikta, pirmais restats pēc instalēšanas. Sistēma ielādējas. Šeit uzrakstam paroli lietotājiem. Pirmā autorizēšanās sistēmā. Pirmais ceļvedis. Šeit ieliekam vajadzīgās lietas. Lūk, un nokonfigurējam izšķirtspēju nedaudz labāku. Tādu mēs visus nepieciešamos uzlabojumus instalēsim. Tas īsumā arī būtu viss, ko mēs šeit darām. Ja šī virtuālā mašīna paredzēta testiem, šai mašīnai ļoti drošai nav jābūt, ja mēs viņu tikai izmantosim nelieliem testiem. Lūk, tas tad arī viss.